un dodu vārdu Andrai Strātiņai. Super, paldies. Priecājos, ka jūs esat tādi čakli un slēdzat kameras iekšā vismaz uz to brīdi, kamēr mēs tad esam kopskatā. Tad, kad slaidi, tad jau droši vien arī varat, kāds varbūt var man atstāt, lai es varu redzēt pēc sejas, vai visu var saprast vai nē. Bet, ja nu kādam ir ērtāk arī. Varat arī, protams, izslēgt, un tad uz to diskusijas laiku atkal slēdzam iekšā. Nu, jūtaties ērti, un cerams, ka arī tad šodienas tā stunda mums tāda vērtīga un noderīga būs. Un es tā jau mazliet sabijos no tā, ka es jums šo sezonu arī atklāju, bet nu, es ceru, ka būs noderīgi un tiešām, jā, kā Anda teica, tad nu, tie aktīviem vienmēr gan tiek saukti gan uz visām pusēm, gan paši piesakās, jā, bet nu, mūsu tas iekšējais resurss ir tik, cik ir. Un šodien varbūt jūs kaut kādā citādā varbūt gaismā paskatīsieties uz to tēmu, ko mēs, man liekas, šobrīd ļoti daudz maļam dažādos formātos par izdegšanu, bet nu, es no tāda centīšos tāda diezgan praktiska viedokļa paskatīties un arī varbūt tāda cilvēciska viedokļa, jo neesam šodien arī akadēmiskā lekcijā, vairāk tādā nu, parunāšanās, domu biedru pulkā, un ir ļoti forši īstenībā, ka jūs esat veselu stundu atvēlējuši laikam sev. Man patīk, ka jums vispār šāda tradīcija ir, ka jūs veltat laiku paskatīties uz dažādām tēmām, sevi izglītot, būt kopā ar gan dažādiem ekspertiem, gan arī vienam ar otru, jo tas tiešām ļoti stiprina, un tas iedod to sajūtu, jā, mēs neesam vieni paši, un mēs varam būt arī sajusties labāk, drošāk, atbalstītāk, un arī varam atbalstīt viens otru. Nu, ko, stunda vienmēr man ir šausmīgi maz, tāpēc es šodien centīšos gan nepārtērēt nevienu laiku un atstāt laiku arī parunāties ar jums. Un tad es arī tā monitorēšu ar vienu aci pulksteni, lai es pagūstu izstāstīt, ko man gribās, jo par šo tēmu tiešām ļoti daudz ir stādīt, un kad es veidoju prezentāciju, tad man bija, un vēl šito gribās, un vēl šito gribās tā, lai jums pēc iespējas vairāk var iedot, bet dažkārt mazāk ir vairāk. Tā kā skatīsimies, kā mums ies. Un mazliet mazu sekundīti, jo man ir pazudusi, bet nu tūlīt būs atpakaļ prezentācija. Tā dažkārt ir. Nu tā, bet es ceru, ka jūs tagad redzat. Kad mani uzaicināja, tad es domāju, kā šo tēmu vēl var citādāk nosaukt, bet man likās, ka šajā NVO vidē un vispār kopienu aktīvie ļaudis vienmēr ir nu, tie pirmrindnieki ļoti aktīvi, tie, kas deg ja, par to savu jautājumu, par savu to problēmu vai par saviem cilvēkiem, ar ko strādā, par savu vīziju, par to, kādā pasaulē grib dzīvot. Nu, tad ir ļoti forši būt tam dedzīgam, bet neizdedzinātam. Un tad nu, tādā rakursā mēs arī šodien parunāsim. Pavisam īsi par mani. Tātad esmu dažādos formātos strādājusi gan ar komunikāciju, gan ar projektu vadību, gan ar karjeras mentoringu, coachingu, arī biznesa uzsācēju mentoringu un tam līdzīgi. Tas kopīgais ir tas, ka tas ir vienmēr ar cilvēkiem, kas ir aktīvi, kuriem ir ideja un kuri grib kaut ko forši izdarīt šajā pasaulē. Un tāda, es domāju, arī no šīs perspektīvas, tas ir arī kaut kas, caur kuru to prizmu es šodien ar jums runāšu. Kā tad, ja gribās ritīgi visu kaut ko forši izdarīt, kas notiek tad, ja mēs uzkaramies, jā, un kā sev palīdzēt. Vēl tāda varbūt interesantāka lieta par mani. Esmu līdzjūtības pret sevi prakses skolotāja. Šo praksi esmu apguvusi starptautiskā skolā, un, manuprāt, Latvijā līdz šim esmu vienīgā.
Un tā pieeja ir tāda, kā mēs paši varam būt savi labākie draugi, kā mēs sevi varam motivēt un atbalstīt, nevis ar kritiku un ar skarbiem vārdiem, kā dažkārt mēs esam iedomājušies, ka tas būtu tāds produktīvākais veids, bet kā tiešām ieraudzīt savas vajadzības un parūpēties pašiem par sevi. Un tad, kad mums ir slikti, tad, kad mēs jūtamies pārguruši, ja, vai mēs esam varbūt pieļāvuši kādu kļūdu. Jā, un arī es nāku jau no NVO vides, esmu vairāk NVO biedrs, un šobrīd Lauku fórums arī ir Latvijas platformas attīstības sadarbībai biedrs, tā kā līdz ar to tad mēs arī šajā kontekstā esam domu biedri un kolēģi. Tā kā arī NVO. Tas konteksts man ir pazīstams, un kā jau es teicu, tad man vienmēr prieks būt aktīvu cilvēku vidū. Tālūk, tad, lai jūs šodien aptuveni zinātu, kas jūs priekšā uzstājas un kāda ir tā arī man tā pieredze un ekspertīze. Bet sāksim uzreiz jau ar tēmu, vai var izdegt no darba, kas ļoti, ļoti patīk. Jo mēs parasti runājam par tām toksiskajām darba vietām un dažādiem toksiskiem vadītājiem un zemu atalgojumu un tam līdzīgi, bet kā jums šķiet, vai var izdegt no darba, kas ļoti, ļoti patīk? Droši. Jā? Izdegt vienmēr. Sveiki. Aha. Tā es dzirdu jā, un tad es dzirdu, ka kā bija izdegt var vienmēr, vai es pareizi noķēru to atbildi? Jā. Aha, labi, jā. Tad jā, bet kāpēc jums tā liekas? Kaut vai tāpēc, ka liekas, ka vajag izdarīt vēl vairāk nekā izdara. Un tas, ko Anna teica par to, ka tad, kad tev patīk tas darbs, tev ir kaut kāda tāda enerģija, ka tev esi ļoti pieprasīts šajā jomā, Aha. un ka tev skrien uz visām pusēm, un tas rada ļoti lielu spriedzi, un arī kaut kādu atbildības sajūtu, un vēl vairāk tā atbildības sajūta rada to izdegšanas, jo tu gribi to izdarīt pēc iespējas vairāk, jo, ja tev nepatīk tas darbs, tad tev ir pilnīgi vienalga, un tu vienkārši tur levitē vai ne starp darbiem, bet, kad tas darbs patīk, tad tieši tas var būt tas stimuls. Aha. Jā, forši. Man patīk, ka jūs jau esat iekšā un dalāties savā pieredzē. Es uzdevu šo jautājumu saviem Instagram sekotājiem. Tur ir arī gan NVO pārstāvji, gan mazie uzņēmēji. Tātad šie aktīvie cilvēki, jā, un tā aizrautība, jā, tas arī, ko jūs minat, un arī varbūt citreiz nenovērtējums vai visu gribās izdarīt pašam, ja, piemēram, es esmu vienīgais eksperts šajā jomā, un kurš tad cits, ja ies, ja nē, vai man ir daudz piedāvājumu un tam līdzīgi. Tā kā dažādi tie aspekti, šis ir labs jautājums arī vienkārši pēc tam jums pašiem tālāk padomāt, piemēram, savās komandās, varbūt arī ar citiem kolēģiem, varbūt ģimenē vai kādu citu domu biedru vidū, kas tad ir, varbūt tas jūsu arī tāds izdegšanas riska avots, jā, piemēram, uz sevi personīgi. Varbūt kāds no jums ir perfekcionists, kurš grib visu perfekti izdarīt, vai jā, kā jūs minējāt, kad, taču vēl viss kaut kas ir, jā, un tad ir tie mūžīgie pasaules lāpītāji, bez kuriem arī šī pasaule, tā kā iet pilnīgi nepareizā virzienā, bet mums vienmēr jāatcerās tās mūsu limitācijas. Tā kā dažādi tie aspekti, bet kas ir tas kopīgais un vienojošais, jā, tam izdegšanai nav jābūt vienmēr kaut kam par šīm vardarbīgām attiecībām darba vietā, jā, tas varbūt arī no darba, kurā tu esi ielicis savu sirdi un dvēseli, un tas ir tavs misijas darbs. Vēl tātad tas sākumiņš es gribēju jums mazliet ieskicēt, lai jūs atkal varat jau varbūt galvā jau
pārdomāt to savu situāciju, par ko jums varbūt ir kaut kādi brīdinājumi, zīmes, varbūt jūs jau esat ļoti tuvu tai robežai, varbūt, diemžēl, jau esat ar to jau saskārušies, bet tātad ar izdegšanu mēs varam skatīties gan no tāda individuāla līmeņa, gan arī vispār organizācijas līmeņa. Tātad tas vienmēr ir tāds saistīts process. Tie var būt kaut kādi konkrēti personīgi aspekti, jā, tātad tur, piemēram, demogrāfiskie, tur dzīvums, vecums un tam līdzīgi, tas var būt darba stāsts un darba raksturs, un īpaši tas ir tāda izsaukuma zīme, tā ir cilvēks profesijas, jā, tātad, ja mēs īpaši strādājam tādām sociālām jomām vai klientu apkalpošanu vai tam līdzīgi, jā, arī izglītības līmenis un vispār ir tāds mūsu personības īpatnības, jā, gan tas, cik mēs esam varbūt stresa noturīgi vai nē, tur, kā jau minēju, pirms tam perfekcionisti vai nē, un dažādi, jā. Un tas arī ir tāds organizācijas, jeb darba vides, gan iekšējais, gan varbūt tā plašāk, piemēram, kā NVO sektorā kopumā, ja mēs varam skatīties, gan tie darba apstākļi, gan darba saturs, vai, piemēram, gan klientu skaits, kas jāapkalpo, var tie, piemēram, varbūt projekti, nezinu, 7 projekti reizē, jā. Tā ir iespēja, vai man ir autonomija, vai cik es esmu atkarīgs no citiem, jā. Vai es saņemu atgrieznisko saiti, vai es nesaņemu atgrieznisko saiti, tātad vai es vispār spēju, gan viens ir gan labvēlīgo, tātad vai man vispār ir gandarījums par to, ko es daru, vai arī, piemēram, kaut kas, kas man ļauj īstenībā saprast, vai es eju pareizā virzienā, vai es neeju pareizā virzienā. Un neskaidrība par darba pienākumiem, kas bieži vien arī ir tāda, ka, kaut ko dara, ja, bet īsti, un pēc tam tev, protams, ir jāuzņemās atbildība, bet tu īsti neesi pārliecināts, kas tad ir tas, kas tev ir jādara, ja. Vēl, jā, vispār augsta atbildība, pārslodzi, ja mēs skrienam no viena projekta uz otru, vai arī, ja, piemēram, jums šis NVO darbs ir kā jūsu ārpus profesionālā darba laika, jā, un dažādi citi aspekti, un par darba privātās dzīves līdzsvaru mēs šodien mazliet vairāk parunāsim, bet tas viss kopā veido, šo augsni, lai tad mēs varam nonākt līdz tēmai, kas ir izdegšana. Tāpēc arī šeit vienkārši varat paskatīties un uztaisīt paši sev tādu iekšējo kontrolu sarakstu, kas varētu būt uz mani attiekties, ja, kāds es esmu, kāds cilvēks, kāda ir mana organizācija, kāda varbūt ir vispār, piemēram, varbūt organizāciju vide manā pilsētā, varbūt vispār nozarē, ja. Tātad dažādi šie aspekti, kas tad mums principā, paver to bildi, ka tas nevienmēr ir tikai stāsts tikai par mani vai tikai par organizāciju, tas ir tāda kombinācija, ja, šiem faktoriem. Šeit es gribēju jums parādīt vienu tādu schēmu, kas gan ir par uzņēmējiem, bet es domāju, ka tādā aktīvo cilvēku kontekstā tas varētu būt tikpat labi arī par NVO projektu vadītājiem, aktīvistiem, brīvprātīgiem, tātad cilvēkiem, kas ir uzņēmīgi un kaut ko dara. Un šeit, tās izdegšanas aspekts ir skatīts vairākos, arī tādos lielos, tādās lielās grupās, jā. Viens ir tas, kas ir tie iemesli, otrs ir kādas varbūt sekas, jā. Un viens no tiem lielajiem iemesliem ir resursu trūkums, kas ir, NVO darbā jūs noteikti varat uzreiz jau man nosaukt virkni ar resursiem, kas jums vienmēr trūkst, jā, bet, tātad, ko mēs varam atcerēties arī vienmēr, jā, gan finanses, gan laiks, gan vispār cilvēku resursi, jā, tostarp arī prasmju trūkums, jā, šobrīd, kad, piemēram, ir diezgan daudz nāk iekšā šie, digitālās transformācijas jautājumi, jā, tas nozīmē, ka cik mēs spējam ātri adaptēties vai dažāds, piemēram, arī projektu prasībām ir, jā, vai mums ir tā kapacitāte un tam līdzīgi. Tātad viens ir saistīts ar resursu trūkumu, tālāk ir, piemēram, ar lomu konfliktiem, kas nozīmē, piemēram,
īpaši, ja organizācija ir maza, tad nu, katrs cilvēks varbūt ieņem tādas vairākas lomas organizācijā, un tad ir jautājums arī, piemēram, par prioritātēm. Tāpat arī lomu konflikti var veidoties tad, ja, piemēram, nu, jums ir šis varbūt kā brīvprātīgo darbs, un tādā nu, pamatdarbā jūs strādājat kaut kur citur, un tad kā tad jums šeit šī laika plānošana notiek? Varbūt jums ir vēl kādas lomas dzīvē, piemēram, gan ģimene, gan varbūt vēl citādākas, jā. Nu, tā tad, jā, gan šī organizācijas vispār plānošana, tas, ko mēs katru dienu darām, vai varbūt viens ir uzņēmies par daudz, un citam atkal ir mazāk, un kā jau es pirms tam teicu, jā, šī neskaidrība, kas tad īstenībā kaut ko dara, un beigās neviens nav atbildīgs. Tātad arī nu, no šāda aspekta mēs varam skatīties. Un tad, protams, arī vadītāja atbildība. Jā. Tātad, kā organizācijas vadītājs nu, veido gan šo organizācijas iekšējo gaisotni, cik viņš ir spējīgs atbalstīt pārējos, cik viņš ir labs piemēra rādītājs ar to savu uzvedību, jā, jo nu, nereti ir tā, ka es to esmu nosaukusi kā viena līdera sindroms, kas valda nevalstiskās organizācijās. Nu, tātad viss, varbūt gan zināšanas, gan resursi vai tam līdzīgi slēpjas vienā cilvēkā, un tad bieži vien ar šo cilvēku arī mēs šo organizāciju asociējam. Un tad ir kā tad mēs spējam vadīt tā, lai, piemēram, šis cilvēks arī neizdeg tajā, ka uz viņu gulstās visa šī atbildība. Vēl arī nenoteiktība par nākotni un daudz iesaistīto pušu, kas NVO darbā arī noteikti ir jums pazīstams, gan šie projektu plānošana, finanšu ilgtspēja vai neilgtspēja, un arī nu, visi gan šie grantu devēji, gan jūsu gala labumu saņēmēji, brīvprātīgie partneri un tam līdzīgi, un tad to visu pārvaldīt, tas ir diezgan, nu, varbūt arī nogurdinoši, izdedzinoši, un ar to tad ir jātiek galā. Nu jā, un tad tādā seku kontekstā tad mēs skatāmies, tas ir gan psiholoģiskas ietekme var būt, miega traucējumi, samazināt spēju koncentrēties, nu, kad es skatos jau stundu uz to projekta pieteikumu, un es vispār vairs neko nesaprotu. Jā, vai man ir jāuzraksta ieraksts par šo lekciju Facebookam, ja, ka mūsu organizācija ir piedalīsies, un es jau, jā, atkal stundu sēžu, un es nevaru pat vienu teikumu salikt kopā. Jā. Tātad tur jau ir tie pirmie signāli, ka mēs esam nu, noguruši, pārguruši, pārslodzē. Fizioloģiskas, jā, tātad ar mūsu fiziskais ķermenis arī no tā cieši, gan dažādi traucējumi gremošanas sistēmai, muguras sāpes, jā, par ko mēs arī bieži runājam, kad īstenībā tās ir tādas, nu, ne gluži mugurai, ka tur būtu kāda trauma, bet vairāk no tā stresa saspringuma, jā, un arī no sēdoša darba. Uzvedības maiņas, mēs varam sākt kļūt izklaidīgi, tādi nu, un vairs netik atsaucīgi, nepacietīgi, ja varbūt kāds asāks vārds var iznākt ārā un tam līdzīgi. Varam sākt vienkārši aizmirst par to, kas mums ir jādara, izvairīties vispār no iniciatīvas un tam līdzīgi. Ja atkal sākam sevī vai savos komandas biedros to pamanīt, tad te ir jau tāds signāls, varbūt šim cilvēkam šobrīd ir nepieciešama mūsu uzmanība un mūsu atbalsts. Jā, un vispār tāds, nu, jau arī varam runāt jau plašāk par tādu neveselīgāku dzīvesveidu, vai nu mēs nepēdam, vai nu mēs vakarā tad tos projektu pieteikums rakstam ar vīna glāzi un tam līdzīgi, jā, tad, nu, paskatāmies, jā, varbūt šādā veidā, tad mēs vairs par sevi arī vairs nerūpējamies. Nu, tātad redzat, cik ļoti kompleks tas izdegšanas jautājums ir. Un nenozīmē, ka jums tā kā visi šie aspekti izpildās. Tā var būt dažādas kombinācijas, dažādas situācijas, bet vienkārši ir vērts padomāt, vai kaut kur neiedegās sarkanās lampiņas, vai nu es vai mani kolēģi ar kaut ko tādu saskaras. Jā, un te ir jautājums jums.
vai jūs, nu, piemēram, pēdējā gada laikā ar kaut kādiem šādiem, nu, aspektiem esat saskārušies savā ikdienā? Nu, piemēram, nu, samazināt miega kvalitāti, ja neguļat 8 stundas kā vajadzīgs, bet daudz mazāk. Vai, piemēram, nezinu, jums ir mazkustīgums, vai prokrastinējat, vai jums ir iztrūcis šis darba un privātās dzīves līdzsvars, vai jūs, piemēram, saskaraties ar resursu trūkumu savā organizācijā, ar ļoti garām darba stundām, jā. Vientulību varbūt šajā arī, nu, ka jūs jūtaties savā tajā jomā vieni, nu, ka jūs sitaties un ņematies un daraties, bet nekas nenotiek uz priekšu. Varbūt, jā, droši ierakstiet arī čatā, jo tad tā sajūta ir tāda, ja ar mani tas notiek un vēl ar kādu, es vismaz neesmu vienīgais, un tad mēs nu, tā kā normalizējam, jā, arī to, kā mēs īsti jūtamies paši, un jā, un tad mēs vairs neesam vieni, un tad mums ir tā sajūta, ok, ar kaut kādā ziņā tad mēs varam šo bēdu līdzdalīt, jā. Tā, vai Anda varētu tad izlasīt to čatā, jo es nespēju tad vairs piekļūt čatam no tā, ka man ir pilnekrāns. Diana raksta, ka viņa ir saskārusies. Es domāju, ka mēs visi esam saskārusies. Jā, vai ir kaut kādas varbūt konkrētākas lietas, ko varat minēt, ja tas ir, nu, tā kā atklājams? Piemēram, es esmu bijusi pamatīgi izdegusi 2 gadus atpakaļ, kad es no sava darba aizgāju un vispār nomainīju dzīvi uz citu virzienu. Es jūtu, ka nāk virsū tad, kad koncentrēšanās zūd. Zūd kontrole par tiem darbiem, ko gribi pabeigt. Tā kā te gulēt, tāda kā trauksme, un tad skaidrs, nē, kaut kas jau pārspīd ir, un tad pārdomā savu ikdienu. Aha, jā, ļoti, ļoti. Arī tāda kombinācija no dažādiem tiem aspektiem. Nu, es arī no kādas savas izdegšanas pieredzes saprotu, ka vecais labais multitaskings vairs nav manējais. Es vairs nespēju darīt ļoti daudz lietas reizē, un tad tā smadzeņu kapacitāte ir bišķi jāsadala nu, citādāk, jā, un tad arī tā ir nu, tāda spēja pielāgoties tai jaunajai situācijai. Jā, paldies par šo dalīšanos. Es domāju, varbūt kāds, kurš arī kaut ko tādu ir piedzīvojis, tagad arī varbūt jūtās mazāk vientuļš tajā sajūtā. Tad, kā es sākumā minēju, tie, kas bija ātrāk ieradušies, tad forši jums pie rokas ir kāda papīra lapa. Uzrakstiet 5 savus lielākos stresorus darbā, un tad katru viņu novērtējiet no 1 līdz 10, kur, protams, 10 ir tā, ka nu, tur ir eksplozija, ja, un 1 varbūt tā, ka tā kā gandrīz nejūtat. Kas ir tās lietas, kas jums visvairāk, nu, tieši tādā NVO kontekstā, vai varbūt arī kopienu darbā, varbūt jūs strādājat arī, piemēram, pašvaldībā, bet no ar tādiem kopienu jautājumiem, kas tad ir tās, nu, tās lielākās tēmas, kas visvairāk jūs, nu, satrauc, rada tādu spriedzi? Un, jā, nu, tad arī tas ir vēl viens tāds signāls paskatīties, kas tad ir tās, nu, jums sāpīgākās vietas, pie kā pievērst uzmanību, un pēc tam, kur tad meklēt šos risinājumus, jā. Tad klausoties tālāk, varat šo stresoru kartīti, jeb kolonu papildināt, un vai arī, nu, kādā brīdī, kad gribēsies vairāk par šo domāt, tad noteikti arī varat arī aizpildīt. Bet, nu, ir svarīgi, pirmais, jā, es pazīstu pats sevi, es pazīstu savu darba arī šo specifiku. Un, ja, piemēram, ar kolēģiem daloties, piemēram, katrs, nezinu, kādas sapulces sākumā šo varat aizpildīt, redzēsiet, ka iespējams būs atsevišķas lietas, kas atšķirsies. Piemēram, vadīju apmācības par laika plānošanu vienai komandai. Bija ļoti interesanti, kā cilvēki
kādi dažādi cilvēki šajā komandā strādāja. Piemēram, viens no komandas dalībniekiem bija tāds, kuram bija ļoti svarīgi laicīgi sākt darīt lietas. Ja pēc tam viņš nonāk līdz pēdējiem brīdim, un tad tur vēl nekas nav skaidrs un kaut kas karājas gaisā, tas viņam rada trauksmi. Savukārt viens cits šīs komandas dalībnieks bija tas, kuram tieši patīk visu darīt pēdējā brīdī, jo tur ir tas adrenalīns, jā. Nu, lūk, un tad izrādās, ka katram, tas stress ir bišķi citādāks, un tas bija ļoti labs atklājums šai komandai, ka, piemēram, pie situācijām, kad kaut kas deg, mēs piesaistam šo cilvēku, savukārt šim cilvēkam, kuram vajag laicīgi jau sākt darīt lietas un zināt lietas, mēs padomājam, kā mēs varētu apmierināt to vajadzību. Līdz ar to ir ļoti labi pazīt sevi un savus arī kolēģus, tāpēc šis ir arī uzdevums, ko jūs varat pamēģināt savās komandās arī paskatīties. Un tad varbūt ir īstenībā atrisinām arī ar to, ka mēs vienkārši nosaucam un saprotam, tev ir īstenībā vajadzīgs šis. Tagad es saprotu, kāpēc tu, piemēram, vienmēr uzvelcies, ja es tev nesmu aizsūtījis, piemēram, tur e-pastu vai tam līdzīgi. Jā. Dažkārt mēs šīs lietas nezinām un nepārunājam savā starpā. Nu, lūk, man ļoti patika Alises Pavērzes viens bloga ieraksts, kur viņa stāsta par savu izdegšanas pieredzi, un šis citāts, ka savu izdegšanu var arī nesavost, ja? To savu deguma smaku mēs nejūtam. Tāpēc ir forši, kā mēs komandā viens otru uzpasējam, paskatāmies, ja? Kā es teicu, ja sāk parādīties šie simptomi, kad, piemēram, kāds, vairs agrāk, piemēram, ar pirmais cēla roku, jā, varēšu izdarīt, un tagad sāk izvairīties, jā, vai tāds aizkaitinātāks, vai tur vēl kaut kādas lietas, jā, kur mēs sākam pamanīt, tad tā ir iespēja. Iespējams, šis cilvēks pats vēl nenojauš, kas ar viņu notiek, bet mēs no malas varam arī, tad saprast, hei, varbūt ir jāpārdala uzdevumi vai tam līdzīgi, varbūt šoreiz šo projektu mēs neņemam, jā, cik mēs reāli varam pacelt un tam līdzīgi. Un, ja mēs esam tik spējīgi paši reflektēt par sevi, tad, skatāmies, cik mēs to savu deguma smaku, tā teikt, jā, cik mēs varam ātri pamanīt. Jo, protams, vienmēr gribās, vēl taču bišķi var, jā, šie aktīvie cilvēki, tā bieži vien arī novelk, un tad tikai nokrītot ar 39 grādi, un tad vēl arī nē, jā. Tad tikai mēs sākam aizdomāties. Tā kā mēģinam saprast jau laicīgi, iepazīstot sevi, iepazīstot savas vājās puses un to specifiku, kurā mēs strādājam, kā tad mēs varam sevi un savu komandu pasaucēt. Tā kā es domāju, šis citāts varbūt arī jums kādreiz noderēs, jo man viņš liekas tik ļoti trāpīgs. Vēl, par ko mēs parasti domājam, tā kā mums mašīnā iedegās check engine lampiņa vai telefons tūlīt izlādēsies, vai mēs kaut ko netīru redzam, vai sagriežam pirkstu, vai vienalga kaķis blakus stāv un tā ļoti pieprasa ēst, mēs uzreiz skrienam un risinam. Bet par sevi mēs bieži vien aizmirstam, jo taču vēl taču ir jāizdara 130 darbi, vispirms tam un tam un tam un tam, un tad mēs par sevi, tā. Jo kad tad mēs atpūtīsimies, jā, ir tas teiciens, zārkā izgulēsies. Man vecāmām šo bieži vien ir atkārtojusi, jā, un tagad savā krietnā vecumā, beidzot sāk mācīties mazliet atpūsties. Bet jā, tā kā tad, kad mums ir viss cits, jā, pieprasa, tad mēs varbūt ar lielāko prieku vai arī, ar tādu lielāku atbildības sajūtu skrienam un glābjam, tad, kad par sevi, tad, tur pagaidīs, jā, nav tik svarīgi vai kā tad arī dažkārt varbūt, kā tad es tagad atpūtīšos, ja citi strādā, tas izskatīsies pēc slinkuma un tam līdzīgi. Jā, te ir vērts paskatīties, cik mēs esam lieli teicamnieki un perfekcionisti un cik mums ir arī liela īstenībā arī tā iekšējā kapacitāte, tad vai mēs ar to sev arī nenodaram pāri.
Vēl kas ir tā svarīgi padomāt par to, ka neba katrs nogurums ir izdegšana, neba katrs stress ir tāds, teiksim, ļaundabīgs, teiksim tā, jā. Stress ir tas, kurš mūs mobilizē, īpaši, piemēram, kaut vai šodien man uzstājoties arī, tāds, lai es neko neaizmirstu, lai es nepārtērēju laiku, lai es izskaidroju visu cilvēcīgi un tam līdzīgi, tad tāda mobilizācija. Bet ja es šādā hroniskā stresā esmu visu laiku, tas man izdedzina, tas man apēd manus resursus, pieņemsim, es nespēju gulēt un tam līdzīgi, tad tas jau ir tāds negatīvais, stress. Plus vēl šajā gan tādā kopīgā globālā līmenī, kas notiek ziņu virsrakstos, gan arī, pieņemsim, tādā organizāciju līmenī, tas, ar ko mēs saskaramies, ir neskaidrība, neziņa. Piemēram, tagad es nesen runāju ar vienu NVO pārstāvu, kurš teica, ka tagad septembrī visi projektu pieteikumi jāuzraksta, un jāiesniedz kaut kādās dažādās programmās, un tad tu sēdi un gaidi, un tu nevari tā kā forši plānot uz priekšu to, kas ar tevi notiks, Tad arī, piemēram, jaunu partneru atrašana vai dažādas citas organizācijas izmaiņas, tātad viss kopā. Arī skatāmies, cik tas ir ilgstoši, un jo tas ir ilgstoši, jo tad mēs, teiksim, skaidri zinām, ka kaut kur tālāk, mūs var sagaidīt arī izdegšanas risks. Vēl es no šīs līdzjūtības pret sevi prakses viedokļa gribēju arī šeit iemetināt tādu jēdzienu kā līdzjūtības radīts nogurums, un tas rodas tādā, kad mēs, piemēram, rūpējamies par kādiem cilvēkiem, piemēram, ja jūs esat kādā sociālā organizācijā, varbūt, vai varbūt arī profesionālā dzīvē, vai varbūt, pieņemsim, mājās, jums ir kāds aprūpējams cilvēks, tad mēs caur šiem cilvēkiem izdzīvojam arī to sāpi, to traumu, un bieži vien tad mēs jūtamies noguruši, mēs jūtamies bezpalīdzīgi, mums varbūt nolaižas rokas, un tad mēs principā tiekam tā kā, gūstam traumu caur viņu traumu, un tad arī šis ir tāds aspekts, kur padomāt par to, cik ļoti es ielaižu citu cilvēku problēmas sevī, un vai man ir tāda atbalsta sistēma, kā tad es sevi tajā ārpus darba laikā varu par sevi parūpēties. Jo, protams, īpaši cilvēki, kas ir NVO sektorā, tad tur ir tās altruisms un empātija un entuziasms darīt, mēģināt šo pasauli kādā veidā pilnveidot, bet jāpaskatās, vai tad mums ir pašiem iekšā, no kā šīs pārmaiņas veidot. Un tiem, kam patīk arī tāda literatūra, tad aicinu sameklēt Imanta Ziedoņa vienu no epifānijām par kamoliem. Un ir cilvēki, kas ir tie kamoli, kas notin visu no sevis nost un paliek pavisam tāda serdīte. Bet ja mēs gribam dot, tad mums vajag arī regulāri uztīties kā kamoliņiem atpakaļ, lai mums ir pēc tam ko notīt tālāk. Tā kā te ir tāds foršs līdzsvars jāatrod. Lūk, no šī paša pētījuma tad skatāmies, ko tad mēs varam darīt, kā tad mēs sev varam atbalstīt. Viens ir tātad atkal organizācija līmenī, otrs varbūt ir tādā jau personīgā un arī varbūt starp organizāciju līmenī. Man liekas, ka viena brīnišķīga lieta, ko jūs darat, ir viedās trešdienas, sanākat kopā, caur dažādām tēmām varat reflektēt, mācīties, dalīties pieredzē viens ar otru, atbalstīt un tam līdzīgi, tātad būt tādā tīklā, kurā jūs varbūt izejat ārā vai no sevis viena paša, vai no savas mazās komandas, bet jūs redzat arī to, ko dara citi, un tad mazinās arī tā varbūt citreiz neadekvātuma sajūta, ka kaut kas ar mani nav kārtībā. Noteikti pie šī personīgā līmeņa ir darba un privātās dzīves līdzsvars, hobiji,
Kaut kāds varbūt arī profesionālais atbalsts, piemēram, coach, supervizors un tam līdzīgi, kur es tieši varu runāt par profesionāliem jautājumiem neitrālā un drošā vidē. Vēl organizācijā ļoti svarīgi ir tas, ka mēs neesam vienīgie cīnītāji, bet mums ir forša komanda, mēs par šo komandu rūpējamies, ir deleģēti pienākumi, katrs zina, kas viņam ir jādara, viens spēj otru aizstāt un tam līdzīgi. Jā. Tad domājam par to, kā tad mūsu tā komanda var darboties. Arī tad, ja kāds, piemēram, darba dēļ netiek uz kādu pasākumu vai saslimst vai tam līdzīgi. Jā. Cik mūsu organizācija ir stipra arī tādā darbību līmenī. Jā. Atbalstoša vispār organizācijas kultūra, cik mēs esam, cik mēs viens par otru rūpējamies. Piemēram, man bija viena forša konsultācija ar kādu diasporas organizāciju, kur arī aktīvi cilvēki, kas šo visu vispār dara brīvprātīgi, viņiem ir, principā viņi sanāk kopā un reāli saprot, mēs varam šo pasākumu organizēt vai nevaram. Varbūt mums vienkārši pašiem savā dzīvē ir viss kaut kas daudz, atliekam šo pasākumu, taisīsim nākamo, jā, vai tam līdzīgi. Arī tad, ja tu nesaņem īsti atgrieznisko saiti, vai kādam to vispār vajag vai nē, un arī tātad mēs rēķinamies viens ar otru, mēs veidojam kultūru, kurā mēs atļaujam kļūdīties, kaut ko nesaprast un tam līdzīgi, jā, tātad, kur mēs jūtamies droši. Jo bieži vien, jā, šī, kā jūs teicu, izdegšana veidojas arī no tā, kad ir loma neskaidrība, mums ir bail kļūdīties, un tad mēs visu laiku esam uz tādiem nažiem. Lūk, vēl viens uzdevums, kur tas skatos, tas laiks iet tik drausmīgi ātri uz priekšu, bet šis būs uzdevums, kur tad arī jūs mājās tālāk vai komandā vai paši varat par sevi paskatīties. Un dzīves līdzsvara aplis ir diezgan populāra metode, bet man tā patīk, jo tas iedod tādu situācijas pārskatu, kas šobrīd notiek. Un šo dzīves līdzsvara apli mēs varam veidot vai personīgā līmenī, vai profesionālā līmenī. Un principā, ko jūs darat? Jūs uzīmējat apli, izvēlaties, šeit sanāk, cik tas sanāk, 8 picas šķēlītes, vai vienalga, ko jums šis atgādina. Varbūt 6, varbūt 10, varbūt 12, bet tā doma ir tāda paskatīties, kas ir tēmas manā dzīvē šobrīd aktuālas. Un tās ir dažādas manas dzīves dimensijas, un tad viņas arī novērtēt no 1 līdz 10, kur 1 ir, tur ir galīgi švaki, un 10 ir viss super, jā. Un tad mums veidojas tāda bilde par to, kas mums šobrīd notiek vai personīgā dzīvē, vai organizācijas līmenī. Un varbūt, kad iespējams kādā nākamajā jūsu kopīgajā sapulcē, domājot par, piemēram, nākamo gadu, vai varbūt tagad atgriežoties no vasaras, jūs varat izveidot šādu dzīves līdzsvara apli savai organizācijai. Kā mēs kopumā jūtamies, piemēram, varat katrs atsevišķi izveidot tieši par šo organizācijas aspektu, un pēc tam salīdzināt un savilkt kopīgo, jā? Jo varbūt kāds jūtas uz 1 un kāds jūtas uz 10, tad ko tad mēs īsti tajā visā varam darīt, jā? Un arī skatīties tās jomas, kas jums ir aktuāls. Un tad beigās izskatās vai šādi, vai varbūt viss ir tuvāk vienniekam, varbūt viss ir uz tip-top uz 10. Cik jums tas aplis ir līdzsvarots, vai viņš ir tāds viduvējs, varbūt jums ir dažas izcilas jomas, varbūt jums ir dažas vājas jomas, tad arī skatīties, varbūt no tām izcilajām es varu dabūt resursu tajā, lai es varu attīstīt savas vājās jomas, jā, un kuras tad ir tās vājās, un kur tad es varu pievērst uzmanību tam, kas ir jādara šobrīd, tā kā visprioritārāk, jā, kuri tad ir visdegošākā joma.
Un vēl šajā dzīves līdzsvara aplī mēs skatāmies uz to, ja mēs vienai jomai sākam veltīt vairāk uzmanību, kā tas ietekmēs pārējās jomas. Piemēram, personīgā ziņā, ja es gribu šobrīd, piemēram, vairāk attīstīt savu finanšu situāciju, es uzņemos, piemēram, vēl vienu darbu, kā tas ietekmēs man brīvo laiku, kā tas ietekmēs manas attiecības, kā tas ietekmēs, piemēram, manu veselības stāvokli. Gan pozitīvi, gan negatīvi. Piemēram, varbūt es iegūšu vēl papildus resursus, un es varēšu, piemēram, beidzot iet tur, kur es vēlos, piemēram, nezinu, uz masāžu vai pie zobārsta vai tam līdzīgi, un tas varbūt īstenībā pozitīvi ietekmē. Tā kā paskatīties uz to, kā jums, kas jums šobrīd notiek, un kuras ir tās izaugsmas iespējas tālāk. Var Andri palūgt paiet tos 2 slaidiņus atpakaļ, kuri vēl pieraksta, lai viņi var uzreiz pierakstīt šīs tautmības, kas ir katram savstariņam galā. Jā, un šeit ir, šie ir tā kā paraugi. Ja jums, piemēram, veselība jūs varat izdalīt vēl sīkāk, fiziskā, mentālā veselība tam līdzīgi. Tāpat jūs attiecības varat izdalīt sīkāk, piemēram, tur ar draugiem, ģimene, varbūt ar vecākiem vai vēl kaut ko, ja. Tā kā šīs ir tā kā tēmas vispārīgas, bet skatieties, lai tas būtu aktuāli. Varbūt jums šobrīd vispār nav aktuāla tēma par karjeru kā tādu vai pašizaugsmi, tur jums viss ir kārtībā, bet jums, pieņemsim, svarīgi sadalīt veselību vairākās jomās. Tā kā šie ir tādi kā paraugi, bet jūs noteikti veidojat tā, kā jums ir, tas, kas jums ir reāli jūsu situācijai visatbilstošākais. Un tad sakiet, kad es varu nākamo slaidu pārlikt. Es domāju, ka var jau. Jā? Jūs varat arī screenshotu, ja ekrānšā viņu uztaisīt un tam līdzīgi. Jā, un līdzīgi arī ar organizāciju. Varbūt tās pašas finanses var dalīt sīkāk, vai jums varbūt ir kaut kādi vairāki projekti, kas notiek reizē. Tātad atkal pielāgojiet tā, lai tas jums ir jūsu situācija atbilstoši un lai nav nekas mākslīgi jāizdomā. Piemēram, komandu arī var sadalīt. Es nezinu, tur ir kaut kas par valdi, kaut kas par brīvprātīgajiem. Varbūt jums ir biedru organizācijas, kas tur notiek un tam līdzīgi, jā. Jebkas, kas, arī varbūt arī var skatīties no tāda stresoru viedokļa, kas šobrīd ir vissāpīgākais, un tad pavērtēt, jā. Un tālāk, jā, tas refleksijas darbs par to bildi, kas tur izveidojas, ir dažādos virzienos. Mēs varam meklēt cēloņus, kāpēc kāda joma ir tā kā švakāka, ja? Un mēs varam skatīties izaugsmes iespējas, un tad jau domāt, ko tad mēs varam darīt tālāk. Ko, varu iet uz priekšu? Jā. Super. Jā, tātad tas jautājums ir, kas tad šobrīd man visvairāk ir nepieciešams? Ja mēs uztaisam savu šī brīža dzīves karti organizācijas līmenī un personīgā līmenī, tad šis ir jautājums, jā, ar ko tad mēs sākam? Jo mēs bieži vien redzam, viss deg, jā, visu vajag. Sākam ar kaut ko vienu, jo arī mana pieredze tādā labotības jomā ir, ka īstenībā var izdegt arī no rūpēm par sevi. Īpaši tad, ja tu saliec tādu sistēmu, no kuras tu vispār nevari paspērt soli ne pa labi, ne pa kreisi, tad beigās visi tavi labie nodomi izkūp skurstenī, ja, un tad tu beigās neko nespēj izdarīt. Tāpēc skatāmies uz šo tādu līdzjūtīgo pieeju, sākam ar vienu, nepārslogojam sevi, jo tās pārmaiņu veidošana jau pati par sevi ir diezgan tāds stresu radošs aspekts. Vienalga, vai tās ir pozitīvas pārmaiņas, ja, vai tās ir negatīvas pārmaiņas. Piemēram,
Ir tāda stresoru anketa, kur tad cilvēkam jāskatās, kas ar viņu pēdējā gada laikā noticies. Un viens no stresoriem ir, piemēram, kāzas. Pozitīvs notikums, bet tie, kas ir gājuši šim procesam cauri, zina, ka tur ir ļoti daudz pie kā iespringt un tam līdzīgi. Jā. Tā kā arī varbūt jums ir, nezinu, pārcelšanās uz jaunu foršu biroju, bet vienalga viss šis process arī rada stresu. Tāpēc tad, kad domājam par pārmaiņu ieviešanu, lai kaut ko risinātu savā organizācijā vai savā dzīvē, sākam ar vienu. Jā, šeit es ļoti neiedziļināšos, jūs gribat vēl ar jums parunāties, bet tā doma ir tāda, ka bieži vien mēs domājam, ka mums ir vienīgais, kas mums var spēt glābt, ir brauciens uz Turciju vai Eģipti un gulēšana pie baseina, bet te vienmēr ir jāpadomā, kas man ir nogurdinājis un ko tad es varu likt pretī. Ja, piemēram, es zinu no savas pieredzes, ja es aktīvi vadu lekcijas un man ir konsultācijas un tam līdzīgi, es brīvdienās īstenībā ar vienu negribēšu runāt, es visticamāk gribēšu doties dabā, pārgājienā, mežā, varbūt koncertā, klausīties tikai mūziku vai tam līdzīgi, tātad nesocializēties, jo es būšu to resursu iztērējusi jau darba laikā. Vai arī, piemēram, pēc projektu pieteikumu šīs prāta vētras daļas, ja es gribēšu darīt kaut ko tādu, kur no manis neprasa nekādu rezultātu. Vienkārši arī vai iet pārgājienā vai zīmēt bez vajadzības uztaisīt gatavu gleznu. Tad no kā es esmu noguris un kas tad ir veids, kā tad es par sevi varu parūpēties. Ja? Tad tikai tik, cik šobrīd es jums par šo pieskaros, bet arī, lai jūs varat padomāt, ka tie atpūtas veidi ir ļoti daudz dažādi un padomāt par to, īstenībā varbūt man šobrīd ir vajadzīga sensorā atpūta, ja, kur man ir trokšņi samazināti, visādas krāsas, skaņas, smaržas samazināts, ja, kur es varu varbūt atpūsties no visa, ja. Tā bieži vien ir īstenībā braucot uz Rīgu, reģionu cilvēki sapratīs, mēs pēc tam jūtamies tik ļoti noguruši, jo Rīgā viss ir skaļš, ātrs, krāsains, jā, un tam līdzīgi. Tā kā iespējams jūs arī tādā veidā varat padomāt par to. Jā, es minēju, kad es esmu izdevusi grāmatu sākotnēji bērniem, beigās īstenībā visādas metodas ir forši noderīgas arī pieaugušajiem. Un vēl no tāda viedokļa, atkal labi pazīt sevi. Un tad vēl viens uzdevums, ko jūs uz lapas varat uzrakstīt, un īstenībā čatā tagad klausoties arī uzrakstiet vismaz vienu lietu, kas jūs iepriecina, un kas jums ļoti patīk, un kas ir jūsu enerģijas devējs. Un jo specifiskāk, jo labāk. Piemēram, ja kafija, tad kāda? Ja mūzika, tad kāda? Nezinu, saulēkti dzīvnieki un viss pārējais. Un šo sarakstu vai zīmējumu vai vienalga, kā jūs viņu pēc tam varat izveidot, tās zupas sastāvdaļas, jā, ir tas špikeris tajās dienās, kad viss ir slikti, un tajās dienās, kad no tā viss ir slikti, ir ļoti grūti izkāpt ārā. Jā. Es ceru, ka jums, es ceru, ka nē, bet droši vien, ka jums ir tādas dienas gadījušās, jā, kad nekas nepatīk, viss ir slikti, un mēs aizmirstam, ka kādreiz ir bijis arī labi, jā. Tad šādu špikeri turiet sev uz galda vai telefonā kā bildi vai pie leduskapja, tad jūs atceraties, ir taču nesen viena sieviete teica, tad, kad viņai ļoti slikti, tad viņa sev uztaisa kakao. Lūdzu, it kā ļoti viegli, ja? Vai, piemēram, nezinu, noskalot seju augstā ūdenī, vai uzvilkt savas mīļākās zeķes, vai noskatīties smieklīgu kaķīšu video. Vienalga, kas jūs iepriecina, lai cik tas muļķīgs vai bērnišķīgs, vai vienalga kādā veidā, ja tas jums dara prieku, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai jūs varat uzņemt šīs pozitīvās emocijas. Tā kā
bišķi vēlāk, tad es tikšu pie tā čata un droši rakstiet iekšā, špikojiet viens no otra. Varbūt tas jums arī veicinās domas par jūsu prieka zupas sastāvdaļām. Nu, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Varbūt jūs varat īstenībā uztaisīt savu organizācijas zupas aprakstu. Šādi ir viena organizācija, kas ar mani sadarbojās, tad viņiem bija darbinieku diena, un tad viņi kopīgo zupu vārīja tādu, jā, uz papīra. Tā kā varbūt arī jūs varat kādā vietā uzlikt savas organizācijas nosaukuma, prieka zupa, tur sazīmēt un salīmēt, sarakstīt visu, kas jūs iepriecina, un tad jūs varat tik pa laikam sliktās, piemēram, piekdienas vakaros vai pirmdienas rītā paņemt, kas tad tur ir, un uzvārīt kakao vai viens otru apskaut vai vienalga kādā veidā citu iepriecināt. Jā, nu, par laiku vēl. Es ceru, Anda, es drīkstu pabeigt. Jā, droši turpini. Jā, nu super. Jā, nu, tas arī ir viens tāds, viena tāda lieta, par ko mēs parasti arī sakam, viss jau forši, bet man jau tam nav laika. Es paskatos savā grafikā, un tā kā, kāds tur vēl rūps par sevi, kas tur plānošanas, kādas tur vēl prieka zupas un tam līdzīgi, jā. Tad es vienmēr arī esot tajā grāvī, kad par visiem citiem jā un par sevi, tā nepārāk, tad esmu par to daudz domājusi. Jā, ir tāds jēdziens kā finanšu pratība, jā, tad man liekas arī ļoti svarīgi ir laika pratība un saprast, kur tad īsti paliek mūsu laiks. Un to var darīt vēl viens uzdevums, veicot laika auditu. Īpaši tagad, kad ir tas pēc vasaras mēs esam mazliet ieskrējušies, kur tad tas laiks pēc tiem atvaļinājumiem ir aizskrējis. Un nedēļas garumā arī vai personīgā kontekstā vai organizācijas kontekstā mēs varam paskatīties, kā mēs pavadam laiku katru dienu, ko mēs darām, cikos un cik ilgu laiku tas aizņem. Tas ir ļoti svarīgi arī tajā ziņā, ka piemēram, šo prezentāciju sataisot, kas tu tur, nezinu, 15 minūtes un tam līdzīgi. Tā, ka tu piesēdies, aiziet 2 stundas, piemēram, jā. Vai tur, man jau tur ātri, jā. Bet īstenībā tas aizņem daudz vairāk laiku. Vai, piemēram, no vienas vietas nokļūt uz otru vietu nokļūt. Īpaši tad, ja mēs kaut kur pārvietojamies, kur mēs īsti nezinām. Vai dažādas mums tās lomas ir, jā. Pavērojam, un tad mēs varēsim izdarīt secinājumus. Varbūt kaut kur mums ir tie laika izšķiedēji, jā. Dažādi sociālie tīkli un vienkārši kaut kādas sarunas bezmērķīgas un tam līdzīgi. Varbūt vienkārši mēs redzam, ka īstenībā mums ir daudz par daudz darba. Tādā profesionālā ziņā varat arī izmantot šo toggle track, kas ir tāda mājaslapa vai arī lietotne, kurā tad var uzskaitīt, piemēram, cik katram projektam ilgi mēs, pie katra projekta, cik mēs ilgi pavadam laiku. Jā. Tur, protams, vienmēr jāatcerās ir uzspiedz starta pogu un pabeigšanas pogu un atcerēties nomainīt tos nosaukums. Jā, bet, piemēram, ja jums organizācijā ir vairāki projekti reizē, vairāki cilvēki pie tiem strādā, to jūs varat īstenībā saprast reālo darba apjomu. Un tas arī ir ļoti labi, gan šī brīža situācija saprast, gan arī uz nākotni plānot. Jā. Varbūt īstenībā mēs kaut ko varam optimizēt un mēs varam paņemt vēl kādu cilvēku vai kādu projektu vai tam līdzīgi. Vai arī viss mums ir līdz krūzīte pilna līdz augšai un viss neko, mums ir jāpabeidz viss, kas mums tagad ir, un tad mēs varam domāt par nākotni. Jā. Tā kā te arī tāda, tas monitorings un audits, kas iedod īstenībā labu tādu pamatojumu tam un tiem lēmumiem, ko mēs uz priekšu varam veikt. Jā, tad par šīm prioritātēm mums ir ļoti svarīgi, ka mēs viņas izvirzam, varam pa lomām izvirzīt, piemēram, paskatieties uz savu kalendāru. Varbūt jums tur ir viss tikai par jūsu darbu, bet un tad kurā brīdī jūs iespiedīsiet to, kas ir
par jūsu ģimeni vai vienkārši par jums pašiem arī. Tad vēl, kā var sev atvieglot šo ikdienu, mēs varam darīt vairākas, tātad grupēt darbus. Piemēram, šobrīd ir e-pastu stunda. Tagad, ja es varu, tad es varu izdarīt visus, kas man ir jāzvana, vai pieņemsim par projektiem. Jā. Tagad es izdaru visu, kas ir saistīts ar šo projektu, nevis lēkāju no tēmas uz tēmu, kas tā kā gan mūs nogurdina, jā, gan arī mūsu tā enerģija tērējas pārslēdzoties. Jā. Paši zinat, cik bieži vien, ja mūs iztraucē, cik grūti ir ieiet atpakaļ. Tajā tēmā, kas ir iepriekšējā, jā, ar ko mēs darījām. Ko? Vēl, kas mums ir svarīgi, saprotam, kas ir mūsu šie trigeri, kas mums traucē, vai atslēdzam internetu, ja mums ir vajadzīgs, piemēram, koncentrēties uz kādu rakstu darbu. Noliekam telefonu citā istabā, vēl kaut ko. Pazīstam sevi un nemānam sevi. Jā. Cik bieži tad mēs pazūdam no 5 minūtēm Facebookā vai kur līdz 45 minūtēm un saprotam, es kaut kur aizmaldījos. Jā. Tāpat arī lēmumu pieņemšanu mēs varam atvieglot izveidojot dažādas sistēmas. Piemēram, personīgā dzīvē tas var būt sākot no ēdienreižu plānošanas un kapsulas garderobes. Tātad mums nav jādomā, ko mēs šodien vilksim, bet mums visi tērpi viens otram piestāv. Vispār minimālisms, jā, paskatieties, kādi ir jūsu biroji, cik tur daudz vienkārši lieku lietu stāv, varbūt kaut ko var optimizēt, jā, un samazinam savas gaidas. Man ir aicināts vadīt kādreiz lekcijas par laiku plānošanu, kurā tad ir jautājums, kā tad visu paspēt un vēl vairāk, jā. Un tad es nebūšu īstais lektors šai tēmai, jo es vienkārši pieturos pie tās secinājuma, ka visu nav iespējams paspēt. Un tad mēs varam šeit atkal paņemt to biznesa domāšanu, kas ir tas minimālais, tas, kas ir atbilst visam, ko mums vajag, jā, bet mēs necenšamies līdz tā ideālai perfekcijai nokļūt. Tā kā jā, skatāmies, varbūt kaut kādi darbi atkrīt īstenībā paši no sevis. Lūdzam atbalstu, gan organizācijas ietveros, gan, piemēram, arī šādās tikšanās reizēs pajautājam citam, hei, varbūt tu arī ar to saskaries. Mēģinam saprast, kas tad ir mūsu prioritātes, kas tieši šobrīd ir svarīgākais. Protams, ka viss ir svarīgs, jā, bet kas tieši šobrīd ir svarīgākais. Mēģinam domāt par skaidrām lomām un atbildībām. Tas arī sniedz šo drošības sajūtu. Skatāmies, kā mēs varam par sevi parūpēties arī tādā izaugsmes sakarā. Svinam mazās uzvaras. Šobrīd arī tūlīt mēs nosvinēsim to, ka mēs esam kopīgi pavadījuši stundu. Un paldies jums par iesaisti. Līderis rāda piemēru, jo bieži vien ir tā, ka līderis ir tas, kurš acis pārgriezis strādā no rīta līdz vakaram, tad tie pārējie darbinieki domā, viņi citādāk arī nevar, jā, tāpēc mums tas izdegšanas ritenis kļūst arvien lielāks un lielāks. Jā, tātad domājam arī par to, ka kļūdīties ir ok, un nebaidamies eksperimentēt, mēģināt kaut ko jaunu. Un padomājam arī par tādām profesionālām atbalsta iespējām. Varbūt, piemēram, vairākas organizācijas var sanākt kopā un, piemēram, aprunāties ar kādu profesionāli tieši par šiem tādiem darba vides jautājumiem un saņemt šo atbalstu gan no grupas dalībniekiem, gan arī no šī speciālista. Un atcerieties, par sevi padomāt un būt sev labākajiem draugiem tajās situācijās, kad iet grūti, nevis sevi nosaukt visos pēdējos labākajos lamu vārdos, te jūs varat padomāt, kā jūs pret sevi izturaties tad, kad kaut kas noiet greizi, piemēram, saplīst krūzīte, vai esat nokavējuši to transportu, ko jums vajadzēja noķert, kas ir pirmais vārds, kas nāk prātā par sevi, jā.
Un šādā veidā paskatīties ikdienā, kā tad jūs paši ar sevi runājat. Un kā tad jūs varētu šajā brīdī, nu, tad, kad ir grūti, ko tad jūs varētu, nu, kādā veidā jūs varētu sevi atbalstīt, jā. Un tad tā arī ir tā līdzjūtība pret sevi. Tā kā jūs izturaties pret citiem cilvēkiem, jūsu draugiem, tad viņiem ir grūti šo pašu attieksmi vērst arī pret sevi. Vēl resursi, ko jūs varat mājās tālāk skatīties, pētīt tālāk, ja jūs saprotat, ka šī ir tēma tiešām par jums, tad tā ir latviešu valodā ekskluzīvi iznākusi grāmata psiholoģijas doktorai Marijai Ābeltiņai par profesionālo izdegšanu. Un tad tur ir tiešām ļoti gan cilvēcīgā valodā, gan arī tāda zinātniski pamatota. Šis jautājums ir izklāstīts, arī viņai ir ļoti daudz dažādi sarunas, kur ir bijusi viņa arī dažādas apmācības. Latvijas rādio ir gan raidījums, vai tas ir normāli, un tur šī tēma daudz tiek pieminēta. Tāpat arī ir raidījums, kā labāk dzīvot. Un arī tāds podkāsts kā cilvēki jauda. Tā kā tiem, kam patīk lasīt, tiem, kam patīk klausīties vai skatīties, jā, tad jums ir dažādas iespējas papētīt šo tēmu tālāk, jo, kā jau es teicu, šī tad šobrīd ir ļoti aktuāla un daudz arī apskatīta tēma. Bet jā, no kura gala sākt, un kas tad ir tas tieši mans jautājums, tad tālāk jau tas ir jūsu pašu ziņā. Kas ir labi, jo mēs par šo tēmu vairāk runājam, jo šī tēma sāk zaudēt to stigmas sajūtu, jā, ko tad tur tēlo, vai tu esi vienkārši slings vai tam līdzīgi. Nē, ka tā ir reāla darba vides problēma, un mēs neesam vienīgie, jā, kas ar to saskaras, tāpēc mēs varam jau laicīgi domāt, kā tad mēs viens otru varam atbalstīt komandā, kā mēs varam ieviest kaut kādus mehānismus un kaut kādas, jā, programmas, lai mēs varbūt līdz tam arī nenonāktu, jā. Tā kā tā ir tāda labā ziņa, no vienas puses, no otras puses, tad mēs, diemžēl, tādā sabiedrībā ļoti nogurušā un arī, izdegušā arī dzīvojam. Bet, realitāte ir realitāte, un tad mums vienkārši kaut kas jādara lietas labā. Ko? Es savu uzrunu beidzu, un es ceru, ka mēs varam mazliet vēl parunāties. Tāpēc jautājums jums, jā, tā kāda viena lieta, ko jūs šodien paņemsiet līdzi no manas šodienas uzstāšanās, un varbūt tad jums ir kādi jautājumi. Un, lai es beigtu, kamēr jūs to domājat, lai es beigtu prezentāciju ar beigu slaidu, tātad, ja jums interese ir ar mani tālāk sazināties, sadarboties, tad esmu atrodama gan Facebookā, gan LinkedInā, gan man ir arī mājaslapa www.svaru.lv. Tā kā, ja ir varbūt, nezinu, lekcija kādā jūsu organizācijā vai vēl tam līdzīgi, tad droši dodiet ziņu. Un tad es esmu sasniedzama, un ar nevalstisko organizāciju pārstāvējiem es esmu ar visām 4 rokām piekrītu un runāju un mēģinu atbalstīt, cik es varu, jo man patīk atbalstīt tos, kas dara, un tie, kas ir uzņēmīgi. Tā kā tā. Tad es beigšu dalīties ar ekrānu. Diāna jau ierakstīja savu vienu lietu, ko viņa paņems līdzi, regulāri uzdod sev jautājumu, kas man šobrīd ir nepieciešams, un rīkoties. Lelde raksta, paldies, zupa bija laba, pārējais arī noderēs. Aha, paldies, jā, Lelde, tā zupa ir viena no metodēm, kas, man liekas, tur no tās grāmatas ir visiem visvairāk aizgājusi, un tā ir tāda, man liekas, atraktīvs veids, jā, kā par šīm lietām domāt. Un, Diana, tiešām, jā, šis jautājums ir tas, kuras arī nesen savā Instagram kontā runāju, tā kā tajos storijos, jā, ar saviem sekotājiem, par to, ka katru dienu es ieliku atgādinājumu, tā kā iečekoties ar sevi, hei, kas man šobrīd ir vajadzīgs.
Jo tajā brīdī, kad mēs mutuļojamies un viss ir slikti, mēs par šo jautājumu aizmirstam. Mēs varam, piemēram, ielikt telefonā atgādinājumu, ka, piemēram, no rīta un pēc, pieņemsim, darba laika beigās vai tam līdzīgi man atnāk paziņojums ar jautājumu, kā tu šobrīd jūties, ja? Kas notiek? Kas tev ir vajadzīgs? Kā tu par sevi vari parūpēties? Izdomāt arī šo jautājumu tādā veidā, kas jums ir tā kā, nu, jums vairāk uzrunāja un tam līdzīgi. Un arī, nu, tā ir tā apzinātība, par ko visi saka, bet, nu, tas ir tāds reāls rīks. Hei, kas ar mani notiek? Vai es vispār elpoju? Man ir kolēģi, kas aizmirst citreiz elpot, viņi tā skrien, ka viņi ir tādā ļoti, ļoti seklā elpā, un tas vēl vairāk uzvelk, jā? Vai cilvēki, kas darbdienas beigās nav vēl bijuši kā no rīta piecēlušies tā līdz darbdienas beigām, vai nav ēduši, vai nav bijuši uz toleti, vai tam līdzīgi. Es parasti tā smējos no pieaugušiem cilvēkiem runāt par toleti ir jocīgi, bet tā ir realitāte. Tāpēc šie iečakošanās, jā, atgādinājumi ir ļoti, ļoti svarīgi. Un vai jūs to darat telefonā, vai jūs uzliekat pie sava datora zīmīti, jā, kas jums vislabāk strādā, kas jums varbūt palīdzoši šo jautājumu sev atgādināt, pamēģiniet, izmēģiniet un paeksperimentējiet. Diana arī jautā, kā sauc to grāmatu, bet viņa jau precizēja, ka Prieka zupa. Taisnība? Nē, grāmatu sauc Tu vari, ļoti viegli atcerēties. Tāda arī iegublēsiet, tad tādā zilā krāsā arī būs. Jā, tieši tā. Tā kā jā. Varbūt vēl kāds ir jautājums? Es patīšu uz atpakaļ, kur jūs esat ierakstījuši par savām foršajām priekalietām. Peldēšana jūrā un pirmais taurens un pirmā pienena. Mēs šodien tieši runājām ar vienu paziņu, kad nu nāk tas tumšais laiks un kā viņam gatavoties, jā. Tā kā tas ir svarīgi. Dažādi pasākumi. Pirmais sniegs. Pēc jā, tumšā laika pirmais sniegs. Vai ne? Dažāda pasākuma apmeklēšana. Taktīls kontakts, jā, tas ir tā ir štelle. Pārgājiens vai brauciens ciemos pie mammas uz dzimto ciemu, samīļošanās ar bērniem, pupvīraks man mīļākā mūzika, foršas sarunas mazā kompānijā, regulāri uzdot jautājumu, kas man šobrīd nepieciešams un rīkoties. Superīgi! Es lasu, man jau dažādas manas maņas sāk iedarboties, gan domājot par kaut ko smaržīgu, gan domājot par to samīļošanos, gan vispārējo. Nu, lūk, jā, ja mēs atceramies, jo mēs biežāk to trenējam, jo tas mums arī ir palīdzoši. Nu tā, varbūt vēl kāds jautājums ir. Jā, vai ir kādam kāds jautājums ar dzelteno rociņu? Droši varat vēl pacelt. Bet, ja nē, pulkstens arī 4:11, un Erudē, varbūt jums ieslēdzāt kameru. Nē, viss kārtībā. Es gribēju tikai uzrakstīt lielu paldies par tādu uzmundrinošu lekciju, jo īstenībā mēs ļoti bieži neaizdomājamies par to, ko mēs nodarām sev, redzot iespēju, skriešanu, vajadzības. Paldies jums! Mīļš, paldies, jā! Paldies, es neieliku vienu slaidu, ko parasti šajā tēmā saka. Tie, kas ir ceļojuši ar lidmašīnu, tad jūs atceraties par tām skābekļa maskām, jā? Tad šis ir viens no arī tiem piemēriem, kad mēs vispirms ir jāuzliek sev, pirms mēs liekam kādam citam. Tas arī varbūt ir tāds simbols, ko jūs varat arī ikdienā padomāt. Vai tad man ir šajā brīdī, es esmu par sevi tā parūpējies, lai es varētu tālāk par citiem parūpēties. Diana jautā, kas ir lietas, kuras piepilda tevi pašu? Man viens noteikti ir vispār jauni iespaidi. Man vajag tā kā uzpildīties, lai man ir interesanti. Tāpēc, bet tas ir dažādos veidos, kā es to daru, vai lasu, vai ceļoju, vai skatos, vai kaut ko, vai sarunājos ar cilvēkiem. Bet jā, tas man iedod tādu, es tāds zinātkārs cilvēks pēc dabas esmu, un man vajag tā, lai ir, interesanti.
Noteikti dabā, es tāpēc arī eju tādus garus pārgājienus, kurus tad noeju visu nost, kas man ir sakrājies. Un man arī garšīgi paēst. Tā kā viss kaut kas, kas ir garšīgs, smaržīgs, aromātisks, tas man arī uzrunā. Īpaši tagad nāk tas augstais laiks, tad tieši gribēsies kaut ko, kas smaržo pēc kanēļa, jā, un tam līdzīgi. Diana, forši, paldies, ka dalījies. Bet citādāk, nobeiguma vārdā es atļaušos Andras vārdā minēt, ka noteikti mēs padalīsimies ar viņas kontaktiem, un ja jums vēl kas ienāk prātā, tad arī pēc šodienas tikšanās kaut kad tuvākajās dienās nosūtīšu e-pastu, gan ar saitīti uz ierakstu varēsiet padalīties ar savu līdzcilvēkiem, kā arī tur tad redzēsiet Andras kontaktus, un tad droši varat gan aicināt pie sevis ciemos un kopīgi palīdzēt droši vien savai kopienai vai saviem kolēģiem. Bet gan jau ir tādas mazas lietiņas, varat droši uzjautāt e-pastos un saņemt atbildi. Jo gan jau, ka vēlāk piesēžoties vai nu pie apļa, vai arī izvērtējot šīs savas traucējošās lietas vai kairinošās lietas darba vietā, radīsies kāda sajūta, kur būs interesanti varbūt izzināt tādā mazā viena jautājuma formātā. Bet cēlāk tiešām prieks ne jau mazāk redzēt, bet noteikti ar domām un tiem, kur jau ir aizskrējuši savos darbos, jūs satikt. Ja mums ir mūsu regulārie klausītāji un ir ļoti liels prieks jūs redzēt ar vienu un ar vienu. Tā kā nākošais mēs tiksimies oktobrī, kad mēs parunāsim, paklausīsimies par radošajām metodēm darbā ar kopienu. Tur mums dalīsies Ieva Niedre, tā ļoti jaudīga producente, kas veido gan Latvijas, gan Eiropas mēroga projektus, bet šoreiz liels paldies gan jums, kas klausījāties, gan vēl lielāks, Sandra, paldies, ka varēja arī mums uzdāvināt šo savu tik ļoti dārgo resursu kā laiku un zināšanas. Jā, paldies apusēji. Tā kā tiekamies nākušais pēdējās trešdienās, tiekamies dzīvē un tiekamies pārējās brīnišķīgajās gan jūsu aktivitātēs, gan arī tajās, ko rīko Latvijas lauku fórums. Atā. Atā.